Svētdien, 20. septembrī, Smiltenē pirmo reizi norisināsies Latvijas lielākā jaunatnes riteņbraukšanas sacensību seriāla Baltais cerību kauss sezonas noslēguma posms. Tālāk pie mums studijā šodien viesojās Latvijas riteņbraukšanas federācijas preses sekretārs Toms Marks. Labvakar! Un Smiltenes sporta skolas audzēkne riteņbraucēja Nadīna Kučere. Labvakar! Latvijā notiek dažāda veida riteņbraukšanas seriāla posma sacensības Baltais cerību kauss. Ko nozīmē šis sacensību seriāls, Tom? Tātad Baltais cerību kauss ir lielākās Latvijas jaunatnes riteņbraukšanas tieši šosejas un arī kalna riteņbraukšanas sacensību seriāls, kas ir izveidots ar domu popularizēt riteņbraukšanu tieši bērnu un jauniešu vidū. Un radīt iespēju viņiem sacensties, gūt sacensību pieredzi, gūt riteņbraukšanas svētkus un ievirzīt tieši jaunos bērnus arī uz riteņbraukšanu. Kopumā sacensību seriālā ir 8 posmi. Ar ko būs īpaši noslēdzošais šis Smiltenes posms? Pirmkārt, mums ir liels federācijas vārdā ir liels prieks Smiltenē rīkot šīs sacensības, jo Smilteni mēs vienmēr esam uzskatījuši un joprojām uzskatām par Latvijas riteņbraukšanas centru. Taisnība. Un otrā kārtā Smiltenes, ar to vien ir Smiltene ir īpaši. Bet šajā gadījumā vēl papildus tam Smiltenes posms būs vienīgais, kur būs nevis šosejas ierastās sacensības, bet gan kalnu riteņbraukšanas kross, jo Smiltene ir ļoti pateicīga šādām TMTB sacensību rīkošanai. Un attiecīgi tad arī mūsu pēdējais posms, sezonas noslēgums un izšķirošais būtībā posms, kur arī noskaidrosies lielie sezonas uzvarētāji zēnu un jauniešu grupās arī meitenēm. Tieši noskaidrosies šeit pie mums Smiltenē, to jābūt lepniem. Kur notiek pārējie posmi? Vai kur notika pārējie posmi? Notika, šis būs pēdējais posms. 8. jā? 8. no 8. Pirmie 7 notika dažādos Latvijas reģionos, piemēram, Dobelē, Mārupē, tāpat Gulbenē salīdzinoši netālu arī bija arī Raganā, Murjāņos. Tā kā būtībā esam arī Kuldīgā jāpiebilst, izņemot Latgali, visi Latvijas reģioni ir aptvērti un jāsaka, vairāk posmu varbūt ir Vidzemē, bet tāpat arī Kurzem ir aptvērta, arī Talsos bija posms, tā kā apmēram būs arī viss nosaucis. Vai kādā posmā, kā jūs minējāt, bija arī tikai tā kā braukšana pa šoseju, tā kā šoseju sacensības? Jā, tieši tā, šoseju sacensības un konkrētāk visbiežāk mūsu seriālā bija kritērija braucieni. Kritērija braucieni ir sacensības, kas iet pa salīdzinoši nelielu apli, orientējuši 3 km garš aplis, citur varbūt bija vairāk. Un katrā apļa beigās ir start-finiša līnija, kur sportists cīnās, kurš tad būs pirmais šajā start-finiša līnijā. Un uzvar tas, kuram visvairāk šie punkti, ko viņš ir nopelnījis par apļa beigās, esot pirmajā pozīcijā vai pirmajās 3 pozīcijās attiecīgi. Respektīvi jānobrauc ir 10 apļi, un ļoti svarīgi ir, lai tajos 10 apļos jā, lai katra aplī tu esi, teiksim tā, pirmajās pozīcijās, vai arī 2. un 3. vietā, arī 4. kas saņem punktus. Svarīgākais ir nevis būt pirmajam finišā, bet būt pirmajam pēc punktiem, kas ir jānopelna visu sacensību garumā. Interesanti. Tas ir ļoti skatāmi un dinamiski. Sapcīt arī Smiltenē ļoti populāri bija savulaik kritērija braucieni, ko organizēja treneris Jānis Akmentiņš, kas gāja šeit pat pa Smiltenes pilsētu, gar Jāņkalnu. Pie kultūrstām bija starts un finišs. Tā kā šī tradīcija saglabājās, es domāju, ka viņa kritērija atgriezīsies arī Smiltenē. Atzīmes jaunā kvalitātē. Jā. Cik posmos un ar kādiem panākumiem ir startējusi mums Nadīna? Pastāstīsi? Esmu 5 posmos piedalījusies no 8. Viens bija, kurā nepiedalījos, bija grupas brauciens, un otrs bija kritērija brauciens. Un panākumi bija tīri normāli, tikai tajā Cernikavā gadījās krist. Oi, sāpīgi? Jā, tur uz guļošā policists nevarēja viņu redzēt. No asfalta bija. Bet tā pēc tam veiksmīgi piecēlies un brauc tālāk? Jā, bet man noņēma pēc tam tas bija kritērija brauciens. Tā ir specifika, jo aplis ir ļoti īss un nedrīkst atpalikt pa apli, respektīvi, ja tev šajās gluži vienkārši... Pēc tāda kritiena pārēj ļoti strādājuši. Gluži vienkārši meitenēm jābrauc kopā ar zēniem, un zēni tomēr ir ar zēni. Tas gan nav labi. Nav labi, bet meitenēm, es domāju, priekš konkurences viedokļi nav arī sliktākais variants, teiksim tā. Tavs viedoklis par šo seriālu, Nadīna, ar ko tas atšķiras no citiem? Personīgi man labāk padodas šoseja un man patīk šos seriālu braukt. Un citi ir tā kā MTB vairāk un tur es braucu, tā, kā būs, tā būs. Bet šoseja man vairāk vajag pierādīt sevi rezultātos un tā.
Bet skatoties tagad uz pēdējo noslēdzošo 8. posmu, vērtējot visus iepriekšējos, ir iespēja pacīnīties arī par kādu augstu vietu? Nebūs atbrauks visas stiprās, kuras brauc labi MTB, un tad nesanāks vairāk pacīnīties par trīnieku. Bet pašlaik kurā vietā tu esi, tu zini? Mums nevērtē kopvērtējumā. Atsevišķi pa etapiem. Jau seriāla sākotnē ideja viņa vēsturiski, jau ir cerība, ka ir bijušas zēnu sacensības. Bet es domāju, ka nākotnē viņas negribot būs jāpaplašina, jo seriālam ir jāaug, un tad arī meitenes, protams, būs kā kopvērtējumi. Tas saprot, ka šis nav vienīgais gads, kad būs šis baltais cerību kauss. Tas nozīmē, ka būs arī nākamgad un noteikti uz priekšu arī citus gadus. Kopumā cerību kausam, ja interesanti, ir vairāk nekā 40 gadu sena vēsture, kā tādam cerību kausam. Cerību kausam kā tādam? Cerību kausam kā tādam, bet baltais cerību kauss norisinās 2. sezonu, pateicoties akcijas sabiedrības Tukuma piens atbalstam viņš ir. Un 2. gadu pēc kārtas viņš ir dažādos posmos, dažādās Latvijas vietās. Agrāk tās bija vienas daudzdienas sacensības, kas notikušas arī starp citu Smiltenē savā laikā. Tā kā viņas ir nedaudz mainījušas savu profilu un kļuvušas savu veidolu un arī būtību nedaudz, bet saglabājuši to, ka tās ir tomēr zēnu sacensības pirmām kārtām. Bet nākamgad būs? Cerams, vēl neesam ar sponsoriem runājuši. Ja nākamgad būs, Nadīna piedalīsies? Protams. Skaidra bilde. Par sacensību dienu, kur atradīsies sacensību centrs, jeb starta un finiša zona, un kā arī kur būs izvietot distanci? Starta un finiša zona tad atradīsies Smiltenes tehnikuma teritorijā pie Kalna muižas, pie Smiltenes tehnikuma sporta halles, pie Strūklakām. Tur arī aicinām visus mazos smilteniešus, bet par to varbūt nedaudz vēlāk. Pati trase ies pa Smiltenes un Smiltenes pagasta teritoriju, pa veco parku, starp citu, arī tiks apspēlēt, varbūt Nadīne arī varēs nedaudz vairāk, viņa ir izbraukusi trasi pastāstīt, bet būs iekļaut dažādi kalniņi. Vecajā parkā būs iekļauts mūsu leģendārais Bruģakalns, kas būs jāveic augšup Bruģakalns katra apļa beigās. Pa bruģiju pakmeņiem būs jāpabrauc un arī šauri tiltiņi pie Brūža un diezgan dinamiska. Un kā izteicās arī zinoši jau treneri, arī gan Agnes Apse, gan arī citi treneri no citām vietām, kas ir zina šo apvidu, teikuši, ka tās tiešām varētu būt ļoti smagi. Nadīna ir izbraukusi trasi. Jā, mēs braucam treniņos. Kāds viedoklis, Nadīna? Smaga trasa, bet man patīk viens nobrauciens lejā, tur gar sēnīti, viens liels nobrauciens. Par to taciņu tur lejā? Jā, viņi iet tur lejā, kur, ja neuzmanīgi brauc, tad varam iebraukt vidus ezerā, teiksim tā. Diezgan nopietni, jā. Tur es saprotu, ka smiltenieši būs pieslīpējuši to vietu drusciņu. Mainiekiem tomēr ir savas priekšrocības drusciņu. Tā ir mainieka iespēja. Man jābūt neitrālam šodien. Piekrītu. Šajā dienā tiks doti vismaz 2 starti, man zināms, 11. un 12.30. Kā dalībnieki katrā no tiem startēs un cikos ir pieteikšanās un kāda ir vispār šī kārtība? Būtībā būs 3 starti, jo pa vidam būs arī bērnu braucieni, bet sākam 11. ar zēnu un meiteņu sacensībām, kurš startēs arī Nadīna, tā kā viss un vēl cits Smiltenes sporta skolas jaunie riteņbraucēji, tāpēc tiešām aicinu visus smilteniešus, kas klausās un skatās, droši dodamies un atbalstam savējos. Redzam, varbūt Nadīnas formas krāsas, tieši šādās arī viņi brauks. Dzelteni-zaļās. Dzelteni-zaļie ir smiltenieši, to droši atbalstam. Citiem nav līdzīgas? Īsti nav, tik līdzīgs nav. Bet 11. starts zēniem un meitenēm, savukārt 12.30 starts būs jauniešiem un jaunietēm. Pieteikšanās šīm 2 konkurences, būtībā 4 konkurences grupām jau ir noslēgusies. Tur visi tie, kas ir pieteikušies, tur ir visas sezonas garumā praktiski arī Nadīna, tāpat kā liela daļa citu braucēju, tomēr vairāk vai mazāk apmeklē arī cits posmus, arī dalībnieku numuri ir vienādi visu sezonu. Tā kā, tas ir seriāls, un tāpēc mēs arī vairāk skatāmies tā, lai dalībnieki strādātu visos posmos un neveicam. Šī pieteikšanās ir jāiesniedz laicīgāk. Tieši tā, kā seriālā. Seriāla sākumā piesakās. Ja mums ir jārēķinās loģiski un organizatoriskā viedokļa. Savukārt tā bērniem, šeit gan es gribu uzrunāt visus Smiltenes vecākus un bērns, kas skatās no 3 līdz 11 gadu vecumam, no 3 līdz 11 gadu vecumam, visus mazos Smiltenes ķipars, arī visus, kas klausās, kas dzīvo ap Smilteni, aicinu piedalīties bērnu braucienos, pieteikšanās bērnu braucieniem uz vietas pie Smiltenes tehnikuma sporta halles no 10.30. Savukārt starts pēc 11. orientējoši.
Tad arī pēc 11:30, tā es gribēju teikt, pēc zēnu un meiteņu grupas starta, tur varbūt pa minūtītēm viņš var pakoriģēties, bet kurā gadījumā esam visi piesakamies no 11:00 pie Smiltenes tehnikuma sporta halas, un tad jau laidīsim vaļā. Un bērniem savukārt aplis būs nedaudz, protams, vienkāršotāks. Viņš nebūs jābrauc pa parka sēnītēm, būs jābrauc pa Smiltenes tehnikuma teritoriju, arī nedaudz bruģa posms iekļauts, bet ne lejā, ne augšā, taisnēs bruģa posms. Tā kā, lai pierod nākotnē šādi iespēja. Sāk trenēties. Tieši tā. Jāmaksā mazajiem riteņbraucējiem, taču par piedalīšanos nav. Pirmkārt, nav jāmaksā, un otrkārt, Latvijas riteņbraukšanas federācija parūpējusies par to, lai katram mazajam arī būtu kāds pārsteigts garšīgs un arī atmiņā paliekošs balviņš. Tā kā tiešām aicinām visus, un es domāju, ka būs foršs pasākums. Absolūti noteikti. Vai sacensību dienā iedzīvotājiem un pilsētas viesiem jārēķinās arī ar kādiem satiksmes vai pārvietošanās ierobežojumiem? Būs slēgts ielas, bloķēta satiksme? Jāsaka, ja salīdzina ar sebi MTB maratonu vai Latvijas čempionātu vai kādām citām šāda mēroga sacensībām, tad ne. Nekāda vērā ņemama satiksmes ierobežojuma nebūs. Nedaudz satiksme tiks ierobežot loģiski starta un finiša vietā pie Smiltenes tehnikuma, bet ar iespējām apbraukt. Un veco parku mēs tāpat kā autotransports neizmantojam. Šeit drīzāk es gribētu vērst uzmanību uz kājām gājējiem, lai nebrīnās, ja tur iet brauc sacensības. Protams, būs gan zīmes, gan vispārējais, bet droši izbaudam šīs sacensības, bet tādi nopietni satiksmes ierobežojumi nebūs. Vienīgā vieta, kur uziet būtībā uz ielas, ir izejot no vecā parka uz pirms bruģa kalni, ja tie, kas zina šo vietu. Tur savādāk nemaz nevar. Tā ir tiešām ļoti maza vietiņa, un es domāju, tur nekādas apdzīvotas mājas nav, kuras nevarētu apbraukt. Līdz ar to tad man gribētos teikt, ka satiksmes ierobežojumi šoreiz nebūs problēma. Bet arī droši vien, ka skatītājiem jāvērš uzmanību uz to, ka distance būs ierobežot droši vien sarkanajām lentām, svītrotajām. Jā, un tad vienkārši esam uzmanīgi. Sarkanajām, bet jebkurā gadījumā lentām. Lai vienkārši ir uzmanīgi, jo zina, ka tur brauks riteņi, tā lai neiznāk saskriešanās vai kādā. Protams, to mēs arī ceram uz savstarpēji saprast šajā gadījumā ne ar autovadītājiem, bet ar kājām gājējiem un velosipēdistiem. Šāds sacensības Smiltenē šogad notiek pirmo reizi, vai ir cerība, ka notiks arī nākamajā gadā? Mēs pēc sezonas visas posmus kā vienu ļoti rūpīgi izvērtēsim, bet es domāju, ka smilteniešiem ar savām tradīcijām, ar to, ka pie mums darbojas aktīva sporta skola, riteņbraukšanas nodaļa tajā, es domāju, ka visi priekšnoteikumi, lai tas būtu arī nākošajā gadā, un no savas puses arī darīšu visu iespējamo, lai tas būtu. Jo arī man kā smiltenietiem ir svarīgi, lai šādas jauniešu sacensības pie mums būtu. Tieši tā. Teikšu jums paldies. Vēlēšu veiksmīgu startu Nadīnai, lai izdodās. Un pēc Toma teiktā nākamajā gadā es ceru, ka tiešām cerība kausa turpināsies un veiksmīgs starts arī nākamajā gadā. Lai jauks 20. septembris, paldies, ka atnācāt un tiekamies riteņbraukšanas svētkos. Paldies visiem!